Sveicināti! Mani sauc Solvita Vita, un es pārstāvu nekustamo īpašumu kompāniju Aver. Šodien es jūs iepazīstināšu šo iespaidīgo 450 kvadrātmetru lielo māju Mārupē vietā ar lielisku infrastruktūru un brīnišķīgiem kaimiņiem. Māja ir būvēta 2005. gadā un atrodas uz 1220 kvadrātmetru liela zemes gabala. Šī māja ir ideāli piemērota plašām ģimenēm vai tiem, kuri vēlas komfortu un daudz telpas. Šeit pietiks vietas gan ģimenes piedzīvojumiem, gan klusai relaksācijai. Mājā kopumā ir 4 atsevišķas ieejas. Galvenā, sānu ieeja, kur ērti novietot dažādus pirkumus un mantas, neaizņemot vietu redzamās zonās, kā arī dārza puses ieeja un atsevišķi ieeja no garāžas puses. Tad dodamies iekšā, lai apskatītos šo plašo māju daudz tuvāk. Apskatīsimies mājas pirmo stāvu. Šai mājai ir tik daudz telpu, ka būs grūti izlemt, kura būs jūsu iecienītākā. Pirmais stāvs piedāvā plašu studio tipa viesistabu ar virtuves zonu, radot modernu un funkcionālu dzīves telpu. Viesistabā ir arī kamīns mājīgiem un omulīgiem vakariem. Šeit ir arī darbistaba, kas ir ideāla mājas birojam, kurā varēsi netraucēti strādāt. Mājā ir apsildāmās grīdas. Papildus komfortam šeit ir arī privāta sauna ar dušu. Ideāla vieta relaksācijai. Un izejot pa šīm durvīm, mēs nonākam vienā no mājas skaistākajām vietām – dārzā, kurā jūs atradīsiet gan nelielu rotaļu laukumu bērniem, gan arī atpūtas vietu nesteidzīgiem brīžiem. Un tagad dosimies uz mājas otro stāvu. Starp stāviem ir 2 caurstaigāmas istabas, kuras var izmantot gan kā spēļu zonas bērniem, vai kā atpūtas telpas, vai telpas viesu izmitināšanai, kā arī atsevišķas sanmezglis ar lielu un ērtu vannu. Otrajā stāvā ir 4 atsevišķas un ļoti plašas guļamistabas, un 2 no tām ir sava izeja uz terasi. Un šai guļamistabai ir savs atsevišķs sanmezglis. Tagad esam nonākuši galvenajā guļamistabā, kurai ir ne tikai savs atsevišķs sanmezglis, bet arī liela, plaša garderobas telpa. Šobrīd jau esam nonākuši mājas pagrabā, kurš ir 120 kvadrātmetru plašs un ir 3 atsevišķas telpas. Vienā no tām atrodas gāzes katls un ūdens boileris. Un šīs pagraba telpas var izmantot ne tikai mantu glabāšanai, bet arī nelielam biznesam vai arī iekārtot vietu atpūtai vai sporta aktivitātēm. Vēlies uzzināt vairāk? Sazinies ar mani un piesakies mājas apskatei, pirms to nav iegādājies jau kāds cits.